Sveicināts, mīļais interneta draudzes skatītāji! Un es tieši šodien, es zinu, kādā tu atrodies situācijā. Šodien tev kā parasti trūkst naudas, tu esi zaudējis darbu, un tu meklē jaunu darbu. Tas ir ļoti brīnišķīgi viss, protams, bet es gribu pateikt tev uzreizām. Tev nav vajadzīgs darbs. Tu domā, kā nav vajadzīgs darbs? Bībelē taču ir rakstīts, kas nestrādās, tam nebūs ēst. Ziniet, ļoti daudz mācītāji ar šitām te rakstuvietām konkrēti manipulē, lai varētu saņemt lielāku 10. tiesu. Un viņi regulāri saka, ja tu nestrādāsi, tev nebūs ko ēst, un tev ir jāstrādā, tev jābūt godīgam pilsonim. Un tādā stilā un tā joprojām. Un cits vēl saka vēl skarbāk strādāt, strādāt un strādāt. Zini, es gribu teikt nestrādāt, nestrādāt un nestrādāt. Tu teiksi, kā, bet tas galīgi nav bibliski. Dārgais draugs, tev nav vajadzīgs darbs. Tev ir vajadzīgs Jēzus. Sūdziet, tikai Jēzus. Gribu izstāstīt vienu tādu situāciju, pazvanīja vienreiz man viena māsa noraudājusies. Viņa saka, vai, es pazaudēju darbu un raudu. Es saku, brīnišķīgi, ka tu pazaudēji darbu. Es saku, slava Dievam, jo ļoti bieži redziet, mēs esam tik daudz aizņemti ar šiem darbiem, ar šīm naudas pelnīšanām, ka mēs vispārībā pat esam pazaudējuši Jēzu. Un es saprotu to, ja tu esi palicis dotajā brīdī bez darba, nemeklē jaunu vāveres riteni, kurā iekāpt iekšā, jo ļoti bieži Jēzus mums pats paņem darbu nost, lai mēs varētu nākt pie viņa. Jo redzi, tev nav vajadzīgs darbs, tev ir vajadzīgs sākotnēji Jēzus. Saproti? Jo redzi, daudzi cilvēki arī draudzē, viņi sēž, viņi nesaprot, kāpēc viņi sēž, viņi nesaprot, priekš kam viņi radīti ir. Kāds ir viņu dzīves aicinājums, viņiem nav sajēgas par to. Viņi iet, ka darbā strādā, nu labi, lai viņi strādā, viss ir kārtībā, nav nekāds problēmas ar to. Bet, ziniet, kas ir pa lietu, ko es gribu pateikt, ko grib Jēzus jums šodien pateikt? Viņš grib to, lai jūs katrs ik viens atrastu viņu. Saproti, uztver fokusu. Nāc pie Jēzus, atrod Jēzu un saproti, kāpēc Jēzus tevi ir radījis. Kāds mērķis ir tavai dzīvei? Kāpēc Jēzus tevi radījis? Un tad, kad tu uzzināsi, kāds mērķis, pirmkārt, kad tu satiksi Jēzu personīgi satiksi, ka tev būs piedzīvojums ar Jēzu, tad viņš arī tev atklās to, priekš kam tu esi radīts, un ko Jēzus grib, lai tu darītu. Un tad arī pats Jēzus tevi atbalstīs šajā darbā. Viņš tev sponsorēs, finansēs tevi, lai tu varētu bīdīties un iet un izpildīt to dzīves aicinājumu, kāpēc Dievs tevi radījis. Un ļoti bieži mēs skrienam vienā darbā, to darbu mēs pazaudējam, lecam iekšā nākošajā darbā, skrienam pa to darbu mēs arī pazaudējam, lecam iekšā nākošā darbā un maucam no darbu uz darbu un domājam, kāpēc mēs nevaram ilgāk pa gadu nostrādāt darbā. Tāpēc, ka tev nav jāstrādā tajā darbā. Tev no sākuma vajag satikt Jēzu. Vienkārši atstāj visu, paņem gavēni, aiziet prom no visiem, uz 3 dienām, uz 4, nezinu, vienalga uz dienu. Lūdzu un saki, Jēzu, es gribu tevi reāli satikt. Tu man esi personīgi vajadzīgs, personīgi. Un lūdzies un gavēji tik ilgi, kamēr tu satiksi Jēzu. Un tad, kad tu satiksi Jēzu, tava dzīve būs mainījusies ļoti radikāli. Tā kā nemeklē darbu, bet meklē Jēzu, lai Dievs tevi svētī. Āmen.